Esiet sveicināti kārtējā mantra jogas video lēdienā. Šis jau ir numur 2, un šo video pavada arī raksts par mantra jogu. Ja? Šoreiz mēs runājam par mazajām vienzilbi, jeb kā jogā to tēvē, par bidža mantrām. Ja? Ir arī tāds mantras, īsās mantras, un šeit mēs šajā rakstā un šajā video aplūkosim 2 veida īsās mantras. Viens ir čakru mantras. Ja, katrai čakrai ir sava mazā bidža mantra, ar kuru mēs šo čakru, noteikto čakru varam aktivizēt. Ja. Tāpat tās ir arī šaktī mantras, tās ir mantras, ar kurām mēs varam ietekmēt, virzīt savu enerģiju noteiktos virzienos. Ja. Tā ir nopietna tantras jogas māksla, tāpēc ļoti vienkāršā valodā mēģināšu jums izstāstīt, kā tad šis mehānisms darbojās. Ja. Tad sāksim ar čakru mantrām. Kā jūs jau ziniet, mums ir 7 čakras, kas atrodas mugurkaulā. Ja, mugurkauls nav īsti pareizi teikts, jo čakras neatrodas fiziskajā ķermenī. Mugurkauls ir tikai karte, kurā mēs varam meklēt šīs čakru atrašanās vietas. Ja. Čakras atrodas smalkajā, jeb astrālajā, jeb ēteriskajā ķermenī, kā sauciet to, kā gribiet. Ja, un katrai čakrai ir sava bidža mantra, un tagad arī katru čakru apskatīsim. Pirmā čakra Muladhara atrodas zem mugurkaula, blakus foto jūs varat redzēt. Ja, pirmā čakra saistīta ar drošības sajūtu, ar stabilitātes sajūtu, un šeit šo čakru mēs varam aktivizēt ar bidža mantru lam, lam, lam. Ja, čakra darbā ar čakrām ir vairākas fāzes. Pirmajā mēs čakru atrodam. Mēs atrodam viņu mentāli ar domām, sajūtam, pulsu. Konkrētajā vietā atrodam, tad mēs caur šo čakru elpojam, iezīmējam šo čakru, un tad mēs aktivizējam. Aktivizējam mēs ar šo te pieminēto bidža mantru. Vēl ir arī čakras atvēršana, bet tas jau ir cits stāsts. Ejam tālāk. Nākamā čakra virs Muladharas mums ir Svadhisthāna čakra, kas saistīta ar baudām, ar prieku, ar spēju gūt prieku, galvenokārt no savu ķermeņu un no dzīves, no maņa orgāniem. Ja? Un otrās čakras bidža mantra ir vam, 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 vam. Ejam augstāk. Nākamā čakra mums ir Manipura. Tā jau ir attīstības ziņā vēl augstāk. Ja, jo katra čakra simbolizē arī mūsu apziņas attīstību. Ja, ja mēs tikai uztraucamies par to, vai mēs izdzīvosim, vai mēs samaksāsim kredītu, vai mūsu attiecības saglabāsies, neizjuks, tad mēs dzīvojam bailēs. Un mēs esam pirmajā čakrā. Ja mēs visu savu enerģiju iztērējam pa ballītēm, ķerot kaifu, prieku, šopingojot, skraidot apkārt pa pasauli, tverot mantas lietas, tad mēs dzīvojam otrā čakrā. Un arī tas nedod piepildību. Trešajā čakrā jau sākās interesantākas lietas, jo šeit mēs jau esam izbaudījuši apakšējo 2 čakru dotās iespējas. Šeit jau mēs sākam sevi realizēt, atrast savu vietu, veidot savu karjeru, veidot savu tēlu, veidot savu izpausmu, atrast savu veidu, kā mēs varam izpausties. Un šeit mēs arī saskaramies ar lamatām, kas ir saistīts ar varu un ar ego. Ja? Un trešajā čakrā Manipurā bidža mantra ir ram, 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 ram. Ja? Šīs 3 čakras pārsvarā arī mūs dominē mūsdienās ikdienas dzīvē, var teikt, jeb mūsdienās rietumu pasaulē. Ja, tikt augstāk virs 3. čakras ir salīdzinoši grūti. Un 4. čakra, kurā mums jogas praktizētājiem garīgā ceļa gājējiem jātiek, tā ir Anahata, sirds čakra. Un šeit bidža ir jam, 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 jam. Ar šo brīdi, ar šo vietu sākās garīgā prakse, garīgā dzīve, un mēs paceļamies virs šiem te zemākiem līmeņiem. Un šeit mums dominē spēja mīlēt, spēja dot mīlestību un spēja arī saņemt pretī mīlestību. Mīlestību īstā šī vārda izpausmē. Ne kā pieķeršanos, ne kā atkarību no otra cilvēka, bet kā spēju ņemt un dot. Un Anahata ir ļoti jau zināmā mērā liecina par mūsu apziņas attīstības līmeni, kas jau ir diezgan augsts. Un ejam vēl augstāk. Vēl augstāk ir Vishuddhi kakla centrā, un šeit mums bidža ir ham, 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 ham. Un šeit jau sākās, varētu teikt, pārdabiskas lietas. Piezemētāk mēs varam teikt, ka šeit sākās, ja attīstās mūsu intelekts, spēja būt
inteliģentiem un intelektuāliem, pieņemt gudrus, pareizus, saprotams lēmumus, ne spontānus lēmumus, par kuriem mēs varam arī atbildēt pēc tam. Ja? Lēmumu pieņemšana, atbildība un arī komunikācijas spējas būt harizmātiskam runātājam. Ja? Šī čakra dominē visiem labiem aktieriem, visiem labiem dziedātājiem. Ja? Sādāk viņi mūs neuzrunātu ar savu harizmu. Nējam tālāk. Virs šīs čakras ir vēl viena čakra, un tā ir trešā atsaucamā, jeb punkts starp uzacīm, galvas iekšā, aģņa čakra. Un šeit jau ir visiem zināmā bidža om. Om ir aģņa čakras bidža mantra. Un šeit jau mēs runājam par gudrību, par izpratni, par stāvokli, kur mēs jau esam ļoti tuvu pašrealizācijas punktam. Ja? Un ir vēl viena čakra paša augšā, avotiņš, tā jau ir dievišķā, garīgā, mūsu dabas puse. Un šeit bidža dažkārt ir aum vai arī vienkārši klusums. Ja? Jo šeit beidzās fiziskais un sākās jau daudz augstāki plāni un līmeņi, par kuriem nav jēga runāt, kamēr šī nav kļuvusi par jūsu pieredzi. Tik tālu par čakru bidžām, bet ir arī vēl šaktī bidžas. Ja? Kas ir šaktī? Šaktī ir enerģija, kas ir visa pamatā. Visa pasaule darbojās pateicoties enerģijai, ja mēs varam teikt pranai vai šaktī. Un tantrā to sauc par sievišķo, radošo, pirmatnīgo sievišķo enerģiju. Ja? Tā ir viena puse, no kā veidots visums, un otra puse ir tīrā apziņa, jeb šiva, tīrā apziņa, prāts, gudrība, apziņa. Tīrā apziņa, kosmiskā apziņa. Ja, diezgan sarežģītas frāzes, bet neiesim detaļās. Tad šaktī ir enerģijas formas dažādos veidos, un šeit arī ir viencildi bidžas, mantras, un piemēram, arī tā pati om darbojās šeit, bet ir arī om, skaitās vairāk vīrišķā mantra, viencildi mantra, bet ir sievišķā mantra, kas atbilst om, un tā ir aim. Aim ir sievišķās enerģijas, teiksim tā, dieva sievišķā izpausme, un tā ir arī dievietes Sarasvatī bidža mantra. Dievietes Sarasvatī mums nodrošina gudrību, zināšanas, izglītību, garīgu briedumu. Tad ir vēl bidža mantra šrīm. Šrīm savukārt ir saistīta ar sirdi un saistīta ar mūsu kreiso pusi, kreiso enerģijas pusi ar mēnesi kanālu, un šrīm ir arī dievietes Lakšmī. Dieviete Lakšmī, kunga Višņu sieva, dievietes Lakšmī bidža mantra. Lakšmī jums nodrošinās skaistumu, pārticību, greznību, labklājību. Un ir vēl viena bidža mantra, hrīm. Tā ir vairāk saistīta ar labo pusi, arī ar sievišķo enerģiju, protams, jo tā ir dievietes Parvatī. Dieviete Parvatī ir kunga Šivas sieva. Dievietes Parvatī bidža mantra, un dieviete Parvatī arī mūs aizsargā, garīgi attīsta un veicina mūsu virzību pa garīgo ceļu. Ja? Un ir vēl daudzas citas bidžas, piemēram, krīm, kas ir dievietes Kalī, jeb dievietes Kundalīnī, aktivizējošā enerģijas bidža krīm. Mēs varam ar šo bidžu aktivizēt Kundalīnī savu garīgo enerģiju. Un visbeidzot vēl pieminēšu vēl vienu bidža mantru, kas ir hum. Arī spēcīga bidža mantra, kas sadedzina traucēkļus, ļaunās spēkus, ļaunās enerģijas. Ja, ar šīm bidža mantrām mēs varam ar sevi aizsargāt. Es saprotu, ka daudziem tā varbūt ir ezotērika, bet tie, kas to praktizē ikdienā, kas nopietni praktizē jogu, tantras prakses ļoti labi zina, cik šīs bidža mantras var būt spēcīgas. Ja, tad hum, vēl viena bidža, starp citu, hum mantra parādās arī budismā, budistu mantrās, visiem labi zināmā budisma mantra, om, mani, padme, hum, pēdējais vārds ir hum, tā pati bidža mantra. Ja, un ir vēl arī citas bidža mantras, par kurām jūs varat izlasīt šajā Soham pranajāmas un meditācijas un sevis izzināšanas skolas raksta sērijas 2. daļā. Paldies jums par uzmanību, ja jums ir kādi jautājumi attiecībā uz mantrām un uz mantru jogu, nekautrējieties jautāt. Visu gaišu! Om!